Labdien, šī video virta un turpmāko laiku es būšu Ežana. Šodien pagatavošu garšīgas, sātīgas pusdienas. Pupiņas vai nu lētas mājas mērce. Recepti atbalsta Rauku veikals Ķēdes LV. Tā, man vajadzēs vārīt vai nu konservētas pupiņas vai nu lētas, gaļas buļļons, selerijas sakne, pētersijas sakne, purvs, sviests, eļļa, milti, etiķis, sāls un pipari. Tā, kā es jau teicu, var izmantot konservētas pupiņas vai nu pašā izvārīt. Tad pupiņas jāiemērc augstā ūdenī, kā rakstīts uz paciņas, vai nu 4–6 stundām, vai nu arī ilgāk. Tad ūdeni nokāš, katliņā lej ūdeni, uzvār un vār, kamēr viņi gatavi. Kāds arī kā uz paciņas rakstīts, vai nu 60, 90 minūtes, citreiz 40. Un pašās beigās pievieno sāli. Sāli arī kāds pēc garš, tur pusteikarot, atkarībā cik daudz tas ūdens un pupiņas. Tagad dārziņus sīkas sagriež. Katliņā liek sviestu. Man te 60 gramu, var arī mazāk izmantot, bet, ja vairāk sviest, tad arī garšīgāk sanāk. Visus dārziņus apcep, tā kā saltē. Recepti atbalsta Rauku veikals Ķēdes. Un sautēšu zem vāka minūtes 12–15 uz lēnas uguns, līdz tie ir mīksti. Varbūt arī ātrāk. Tā, lūk, dārziņi jau ir mīksti. Tagad pievieno buļļonu. Buļļons var būt lielopu vai nu vistu buļļons. Ja arī nav, tad arī var ūdeni izmantot. Tagad pannā apcep eļļā miltus. Miltus jāapcep kāds dažas minūtes, lai tādu mazliet zeltaini paliek. Tad pievieno klāt buļļonam, un tā būs mums mērce. Tagad kārtīgi izmais. Un vāru karsē kādas minūtes 10–11 uz lēnas uguns. Tagad mērcīt izkāršs ar sietiņu. Vai nu arī var sablenderēt, ja ir blenders. Pievieno sāli, pipars vai arī vēl kādu citu garšvielu. Lej klāt etiķi. Etiķis paņēmu ābolus 6%. Un tagad pievieno gatavas pupiņas jau. Un uzkarsē. Vārīt nevajag, vienkārši uzkarsēt. Šāds ēdiens sanāk ļoti garšīgs un sātīgs. Un viegli gatavojams. Un pie tam vēl ļoti sulīgs. Man atliek novēlēt labu apetīti. Lai jums veicās gatavošanā. Balso, seko, iesaka citiem. Un paldies par uzmanību. Šo recepti atbalsta interneta veikals Ķēdes LV. Viss virtuves piedarām vienā vietā. Piegāde notiek ar Latvijas pastu vai nu omniju pakamātiem.